Kā jūs domājat, vai cilvēks var ietekmēt savu likteni? Nu, kā es tā nemāku paskaidrot. Nu, vispār tas, nezinu tā. Es tā domāju, kāds liktenis ir domāts uz to cilvēku, ka tāds viņš arī, piemēram, nu, ko es jums varu pateikt? Liktenis ir tas, nu, vispār, no divpus varbūt tas liktenis ir, un varbūt tāds zina, un es vispār tā nezināju pateikt. Kāpēc tad tā? Es jums varu pateikt. Citi ātrāk mirst, citi ilgāk mirst. Man liekas, ka tās liktenis nāk no augšas, no dieviņa. Bet dažādie procesi, vai jūs prāt, var ietekmēt pašu dzīvi? Var ietekmēt. Veselīgi ēdienu, sportot un tādu nenodarboties ar žūpošanu. Nu, un katru dienu kustēties, piemēram, tā kā es ar ritenīt braucu. Katru dienu, kurāt neik, pēc pāris dienas pa 50 km nobraucu. No mājām līdz pilsētai man 3 km, pa visu pilsētu es izbraukā. Nu, man Dievs devis veselību diezgan labu. Tik daudz, kā man bija traumēts sirdsvadi. Tas arī bijis no smēķēšanas. Nu, kādi 5 gadi, kas atmet smēķēšanu. Nu, jūtos tīri labs. Sirdē ievadīja tāda plasmasas trubiņa iekšā 5 gadus atpakaļ. Un, ja es nebūtu griezies to trubiņu laists iekš, izsūknēju to sirdi, kā tur izplašināju, tai Rīgā, tad varbūt es būtu aizgājis uz viņu pasauli. Tā arī bija liela uzdrīkstēšanās. Jā. Risks? Nu, un tagad atmet to smēķēšanu jau 5 gadus momentā, un es vēroju, naudas ar to smēķēšanu dārgi, un vispār tā smēķēšana būtu bijis tā, nu, kā būtu bijis ar veselību, un tagad jūtos labi. Apmēram, vēl varbūt kāds gads nodzīvosim. Saka jau, ka katrs pats savs laimes kalēs. Jā, un pašlaik man ir 64, iegājuši 65, to 75, tā es sajaucu. Un es ceru, ka tos 80 varbūt sasniegt. Nu, tādu lietu, teiksim, mūsu tauta ir pieredzējis gan izvešanu, gan arī tagad izbraukšanu. Vai tas arī varētu būt saistīts ar likteni, jūsuprāt? Uz situāciju? Jā, protams. Var, jo vagonos viņi tur augsti bijuši un kā zina, jo man tas netrāpījās, jo man vispār bija tēva un māte nabadzība, tāds neved ārā. Nu, es tik zinu, ka es gāju skolā 1. klasē, ka no skolas Auzekiņi diezgan daudz vienā otrā vietā man bija pazuduši, manas klases biedri. Vai pēc tam kāds atgriezās? Nu, interesējies es nav tos, un vispār es gāju uz skolu 7 km, tad 49. gadā. Caur mežu bija jāiet, cik mēs gājām māsas, brālis un es. Tad ugunskurs bija mežā, pienāca 2 veči. Prasīja, vai jūs tur nav kādas mašīnas braukājuši pa nakti. Mēs sakām, nekā nezinām. Nu, tad skolā bija meitene pazudus, kas blakus tur sēdēja, viens puiši bija pazudus, skolnāks, ko tā izsauc. Viņa teica, tie nebūs. Nekā nezinām, pagāja mājās tēvam prasa. Tur tur vīri, kur no mežā tēvs teica, dēļ viņa bija izvešana pagājuši nakti. Un tā arī tad puiši neko nezināja. Pēc tam tikai tā. Vai viens otrs kaimiņš teica, apgriezies, viens daudzi, kas palikuši, tur ir daudz, kas ir nosaluši vagonos, nu, ko es tālāk zinu. Sakiet, lūdzu, vai jūs ticat, ka katram cilvēkam ir savs liktenis? Ticu gan. Nu, piemēram, varbūt kaut kas tāds. Nu, kaut kas tāds, es ticu tam, ka katram ir savs liktenis un nekas dzīvē nenotiek tāpat vien. Visam ir sava jēga, sava saistība. Ir tāds teiciens, šis cilvēks ir dzimis laimes krekliņā. Vai tā varētu būt? Varētu būt, jā, jo dzīvē notiek tādas lietas, kas, kad mēs, piemēram, saprotam, ka vajadzēja būt citādi, bet iznākums ir citāds, jā, un, kā citādāk to var pateikt. Un jūsu spriedums, vai cilvēks pats savu likteni var ietekmēt? Daļēji var. Es ticu, ka daļēji var, jo situācijās mēs jau paši izspriežam, kā mēs rīkojamies dotajā situācijā. Un tas, kā mēs varbūt to spriedumu sev nosakam, kā mēs tagad rīkosimies,
varbūt, ka tas tā daļēji tomēr ietekmē. Protams, mēs dzīvojam sabiedrībā, un bez šaubām sabiedrība jau arī ietekmē mūsu dzīvi, mūsu likteni. Neapšaubām. Pilnīgi neapšaubām, jo ir daudzas lietas, ko cilvēks varbūt gribētu darīt pavisam citādi, ja viņš būtu viens pats ar sevi. Bet, mums ir noteikumi, mums ir sabiedrība, jā, kad mums ir jārīkojas tieši tā, kā vajag rīkoties, nevis tā, kā mēs gribētu. Varbūt tas ir labi, ka sabiedrība? Nē, protams, ka tas ir labi. Brīžiem tas ir labi. Jā, es uzskatu, bet, brīžiem ir tā, ka tev liekas, kāpēc man ir jādara tieši tā, kā no manis prasa, es taču gribu pavisam citādi. Un tas, ka mēs likteni nākotnē nezinām, kā to jūs vērtējat? Patiesībā es to novērtēju ļoti labi, jo manā uztverē tās ir tikai manas domas, jā, bet, es domāju, ka es, piemēram, negribētu dzīvot tā uz priekšu, ka es zinātu, kas man tagad sagaida. Būtu šausmīgi neinteresanti un noteikti mēs darītu tādas lietas, ko mēs it kā patiesībā nemaz negribētu darīt. Jo, kāda jēga ir tad dzīvot, ja es zinu, kas tagad būs rīt, parīt, pēc mēneša, pēc gada? Nav jau jēga. Jūsu vērtējums, vai jūs ticat, ka ir tāds liktenis? Zināmā mērā, jā. Ir bijis gadījumi, ka tiešām, liekas, ka notikumi dzīvē, kaut kā jau iepriekš ir kaut kur ierakstīti. Jā, es ticu. Un, teiksim, vai cilvēks jūsuprāt var ko mainīt? Likteni uz labo pusi pavērst, teiksim tā. Īpaši, vajag censties dzīvot, pēc savas sirdsapziņas un meklēt kaut kādu tur patiesību dzīvē, bet īpaši es domāju tiešām, ja tas ir ierakstīts tev, tad tā arī būs, un tur īpaši neko izmainīt diez vai varēs. Ir mums tāds teiciens, šis cilvēks ir dzimis laimes krekliņā. Jā, gadās, ir cilvēki, kuriem tiešām veicās, kuriem dzīvē viss kaut kā viegli dodās, un ir, kas tiešām strādā un vajag sviedros ņemās, un tik un tā atkal kaut kas nelaimējās. Tādēļ vien ir jāsāk ticēt, ka ir liktenis. Un kā jūs vērtējat to, ka mēs nevaram uz priekšu šo likteni paredzēt? Ja varētu uz priekšu likteni paredzēt, tad nebūtu interesanti dzīvot. Katrs mēs cilvēki esam savādāki, īpatnēji, un katram, protams, ir arī savs liktenis. Vai jūs ticat, ka tāda lieta ir? Ir tāda lieta, es ticu tam. Daudz reizes, ko sadomā, tas arī piepildās. Bet likteni jau pats var lēmt. Kādā veidā? Vajag vienmēr labu lomu un gribas spēku, un tad jau var kaut ko panākt. Tātad paša loma likteņa kaldināšanā ir vistiešākā. Ir arī pašā. Kas staigās noskums un sadrūs, tad nebūs. Tad būs vienmēr grūti. Varbūt arī veiksmi šeit palīdz. Došu vien. Vai liktenis ar jums ir kādu interesantu joku izspēlējis jūsu dzīvē? Vai grūti pateikt. Nevar iedomāt. Un tas, ka mēs nezinām nākotnē, ko šis liktenis mums sarūpēs, kā to vērtējat? Tas ir labi, ka mēs nezinām. Jo tā vajag, tā ir Dieviņš iekārtos, lai mēs nezinām, kāds mums liktenis ir katram. Un kādreizējais teiciens, kas tagad mazliet nav tik populārs vairs, šis cilvēks dzimis laimes krekliņā. Tā ir, tas teiciens jau tāds ir, es nezinu, vai tas ir pareizi vai nepareizi. Bet viss jau no sevis būs atkarīgs. Es visi esam dzimuši laimes krekliņā, es domāju. Liktenis. Katram mums ir savādāks, un kāds viņš ir, tāds viņš ir. Kāds jūsuprāt liktenis ir bijis jums, cik labvēlīgs? Tas ir garš un dažāds. Gan ir redzēts bats, kad laiks mēs izbraucam uz Krieviju prom, mēs kādu laikā bijām tikuši, un tagad jau ir 82 man. Tagad pa šito periodu, kamēr tas savās mājās, es jau te vietējais kurzemnieks esmu, man dzimtās mājas ir Snēperi. Jā, un es tāpēc, ka te jau tā, bet tā dzīvi
dažādi bijis, jā. Tā grūti ir atcerēties visu šitos garos gadus. Bet, ir dažādi. Un seģis pateicu, kad mūs toreiz, kad mēs pāris aizgājām tur, mans tēvs karoja tā Latviešu divīzijā toreiz karlaikā. Un tā viņam tur, viņš teica, ka sakot, viņš negribot, viņš mūs te atstāt, viņš teica, vai ne, viņš teica, mēs dzīvojam Rīgā toreiz. Viņš negrib atstāt, jums viņš tagad iet, viņš bēgļi ešelons iet, un tad mums nākšā dienā mašīna klātu. Un aizved mūs aizved uz Valgu skolu, tur bija tāda. Tur bija pīļi, tur uz kādu pustūkstoši tur tie latviešu bēgļi bija. Sievietes ar bērniem, un tad vecāki, tā kā mēs tagad gados 80 pāri, un toreiz pat puišals tik bija, vai nē, bet, un tā mūs aizsīrēja tur kaut kur aiz Maskavas tur kādu 200-300 kilometri tur uz kaut kur uz to pusi, un tur tad mēs arī dabūjām nodzīvot, vai ne? Kamēr beidzās tas karš, atkal atgriezamies mājā. Jā. Un kāds bija šīs sajūtas atgriežoties? Es tev pateikšu, ka es brīnos par tiem cilvēkiem, ja, kas var šitā vienkārši atstāt savu, teiksim, dzimto vietas, mājas un kaut ko mēģināt kult. Man tas ir kategoriski nepieņemams. Jā, un es jums patīšu tā, ka mēs atgriezamies no Krievijas, jā, vienīgi, kur es vēl dabūju padienēt, vēlāk, ka man nāca jau tie gadi, vai ne, jau tie pieauguši gadi, vai ne, ka jau 18, 19, kad man paņēma armijā, vienīgi, kur es dabūju vēl padienēt prom Murmanskā. Jā, tur bija, mums kā latvieši kaut kāda divīzija stāvēja tur, un tad tur es dabūju pabūt prom. Bet tā vairāk, ka nē. Un, kā saka, dzīve jau nav roždārs. Saprotam lietu. Jā, to jāmāk nodzīvot, jā. Jā, ja tu neprot nodzīvot, es tā daudz, kas, sakot, vēroju cilvēks un skatos, kā kurš, cits, kas, sakot, iekārto, nokārto, visi kārto viņam. Tā, neiet. Ko nedarīt? Jā, tas tā īmīļais, jā. Tā tad, katrs pats sava likteņa kalēs? Es gribēju to teikt, bet tu man mums jā, katrs cilvēks ir savs likteņa kalējs. Kā tu to dzīvi iekārtos, kā tu iegrožos, tā arī būs. Un vēl ko es gribu pateikt, ka sako, no kā cilvēkam tomēr ir jāizvairās, tāds, teiksim, no pārāk šnapzešanas. Jā. Man kādreiz bija uznācis kāra šito, bet tad es ātri no tā atteicos. Jo es dabūju toreiz, man pateica, dakteris pateica, ka man tam plaušām vairs nav labi un visu, un viņš man skaidri un gaiši pateica, ziniet, ko jums, un viņš kā jūs to lietojat, es jums tā, lūdzu, nedariet to. Kā viņš man to pateica, tā kā roku noņēma, un tagad jau, vai, tas bija. Liktenīgie vārdi atkal. Jā, tas bija kaut kā 56. gadā laikam, jā, tas bija. Un līdz šai dienai vairs. Un tagad kategoriski vairs ne. Kategoriski. Un galīgi tas, es no tā kategoriski atteicies. Tāpat arī smēķēšana bija, kas bija pieredze puikas gados, un kad mēs bijām prom, es smēķēju. Visam vajadzīgs savu iekšēju tādu pārliecību un gribu. Ja tev tas nav, tad tu arī neko neizdarīsi. Jā, tad arī neko neizdarīsi. Tā ir dzīve, jā. Jāmāk, viņi tā ir. Iesaļot, iegrožot un izveidot tā, kā viņi tev, lai būtu normāli. Katram cilvēkam savs dzīves stāsts un, protams, arī savs liktenis. Vai jūs ticat, ka tādu lietu kā liktenis ir? Ir. Jūs? Ticu tā pa pusei. Un vai liktenis ir izspēlējis konkrēti arī jūsu dzīvē kādu jauku mirkli? Kādu īpašu mirkli, ko galīgi nevarēja gaidīt? Es nemaz tā nevaru iedomāties momentu, kā tā prasa, vai tā ir, vai liktenis tā. Liktenis, ko viņš var, faktiski jau varbūt arī ir. Ka mēs atrodamies šeit, vēl Latvijā, kā var teikt, un ka mēs esam vēl, laimīgi. Ko viņš var ar mums? Es zinu, ka mums ir bērni
Jo mazbērni mēs jau laimīgi, protams, tas jau viss tas liktenis ir, ka tādi labi bērni aug, un tas ir liktenis, kad, kā mazbērni vai ne, un bērni mums ir mēs. Tas jau viss ir tādā likteni ļoti labā nozīmē. Un ir tās teiciens, šis cilvēks dzimis laimes krekliņā. Vai tā varētu būt? Es nezinu, es par sevi gan gluži tā nevarētu teikt, ka es esmu laimes krekliņā dzimusi. Bet, tā, arī neesmu pārāk nelaimīga. Es domāju, ka arī var teikt. Tā kā, piemēram, es vienreiz akā iekritu, izglābos no dzīvības, nenoslīku. Tad tā vienreiz iekrita ar baļķiem. Skrēju pār tā kā puikas. Ka pludināja baļķus? Baļķus iekritu un paliku uz rokam, sauc Juri Jāni palīgā. Un es būtu arī aizgājis un vairs neviens man redzēt. Un ir daudz, varbūt vēl tādu. Es tikai tā nevaru atcerēt, bet ir jā. Likteņa pirksts? Likteņa palīdzēja. Tiešām palīdzēja. Un vēl varbūt ir daudz reizes man tā, ka paglāt tomēr tas ir liktenis, jā. Un tas, ka mēs nezinām, ar ko liktenis kādu kārtējo kārtu izspēlēs nākotnē, tas ir labi, ka nezinām? Labi. Labi, ka nezinām. Ja mēs to zināt, tad mēs vispār ar nerviem stresot katru dienu domāt, redz, man būs liktenis tāds, vai ne? Bet tā, ka nezinu, tad ir iet mierīgi un sirds ir mierīgi tev. Es tā domāju. Tūs? Es domāju, ka drusku kaut kas tomēr ir jāzina. Kā rīkoties, kā tā varbūt, drusku jau kaut ko tomēr vajadzētu, mazu drusku vajadzētu zināt. Tomēr kā es nākotnē, kā tad es darītu, varbūt tā savādāk. Es neesmu, piemēram, tā cities likt kārts vai kādu kontu. Man pateiks, man rīt jābeidzas. Nē, kāpēc man jāzina tas ir? Kā ir tā ir? Kāds liktenis būs lēms, tā arī būs. Mēs, protams, katrs kopā dzīvojam sabiedrībā. Bez šaubām arī katra cilvēka likteni ietekmē sabiedrībā notiekošais. Jā, tiešām tā ir. Man 2 bērni jau projām no Latvijas aizbraukuši. Meita vairs nekad neatgriezīsies. Dēls, domā, ko darīt, ko nedarīt. Varbūt arī tā ir, kad es esmu palikusi tomēr. Man vēl ir vēl meita, vai ne, kas Rīgā viņa paliks, viņai ir te ģimene, viņa paliks. Bet, jā, tie neatgriezīsies tomēr Latvijā, jo nav šeit darba, nav šeit, tā ir. Jā, bet liktenis jau, man, piemēram, viss meitas strādā, piemēram, 3 ir, tās, kamēr viss ir Latvijā, un lai ar kā, tā jau, nezinu, lai aizbraukt vai likteni, tu nevar tā pateikt, tā jau ir. Kā jūs vērtējat, vai ir tāda lieta kā liktenis? Protams, es vērtēju, kad ir. Un kā ar likteni ir bijis jums? Man? Jā. Ļoti labvēlīgs. Vienīgais, ka tagad pagājušajā gadā vīrs nomira. Bet tā dzīve laimīga ģimenes dzīvē? Jā. Un, vai liktenis var būt labvēlīgs un nelabvēlīgs, kā jūs domājat? Protams, jā, tā ir labvēlīgs un nelabvēlīgs. No kā tas būs atkarīgs? Kā tas veidosies? Kā Dievs novēlējis ir. Un? Manam vīram tēvs aizgāja bojā katastrofā, bet viņš palika dzīvs. Abi 2 bija vienā vietā, jā? Jā. Liktenis bija lēms viņam dzīvot. Un, teiksim, vai cilvēks var būt pats savus likteņu kalējs lēmējs? Noteikti, kad nē. Kas to ietekmēs, kā jūs domājat? Varbūt daļēji ir pats lēmējs, bet es tā domāju, ka no augstākiem spēkiem. Un tas, ka nākotnē likteņu soļus mēs nezinām, kā to jūs vērtējat? Es vērtēju, ka viss būs labvēlīgi. Pašam jātic šam labvēlīgajam? Protams, jātic ir. Ja netic, tad diez vai kas izdodas. Vai jūs ticat, ka daudz ko katra cilvēka dzīvē nozīmē liktenis? Kā jums pateikt? Nozīmē ir. Katram savs liktenis.
Un kas jūsuprāt ietekmē šo likteni? Vai pats ir savs laimes kalējs? Tikai un vienīgi? Nu, ja pats savs laimes kalējs un vispār. Un ir kaut kas, kā jums patīk tā. Nu, ne tikai pats, bet ir, kaut kas tur. Nu, varbūt daudz ko ietekmē arī tas, ka mēs taču visi dzīvojam sabiedrībā. Nu, tas arī ietekmē. Nu, daudz kas ietekmē vispār. Gan kādā laikā mēs dzīvojam, gan apkārtējā vide arī, protams. Vide jā. Un tas, ka mēs nezinām nākotnē, ko liktenis mums paredzēs, kā to jūs vērtējat? Nu, uz priekšu neko nevar zināt, neko.